Veselīgi ieradumi, mani ieradumi. Modulis 4. Video 1. Kādi ir veselīga dzīvesveida paradumi? Veselīga dzīvesveida ieradumi tiek uzskatīti par rutīnu, kas ietver laiku un apņemšanos veikt kādu uzdevumu vai dzīvesveidu, kas ir labvēlīga veselībai. Tādā veidā mēs varam uzlabot savu fizisko, garīgo, psiholoģisko un sociālo labklājību. Priekšrocības ir daudz un dažādos līmeņos, novērš slimību rašanos. Priekšrocības ir daudz un dažādos līmeņos, veicina labklājības sajūtu. Priekšrocības ir daudz un dažādos līmeņos, palīdz novērst un kontrolēt riskantu uzvedību, piemēram, tabakas, narkotiku vai alkohola lietošanu. Priekšrocības ir daudz un dažādos līmeņos, palīdz uzturēt veselīgu svaru. Priekšrocības ir daudz un dažādos līmeņos, samazina priekšlaicīgas nāves risku. Fizisko aktivitāšu galvenās priekšrocības – muskuļu, kaulu un cīpslu stiprināšana, elpošanas funkciju uzlabošana, imūnsistēmas stiprināšana. Fizisko aktivitāšu galvenās priekšrocības – palielināt izturību, uzlabot asinsriti, samazināt sirds un asinsvadu slimību risku. Fizisko aktivitāšu galvenās priekšrocības – kontrolēt diabētu un asinsspiedienu, mazināt depresijas, stresa un trauksmes simptomus, uzlabot miega kvalitāti. Lai uzturētu veselīgu un sabalansētu uzturu, nav nepieciešams veidot sarežģītas diētas. Vienkārši ņemiet vērā šādu padomu. Ēdiet vismaz 3 galvenās ēdienreizes dienā, nekad nepalaidiet garām brokastis, lietojiet dārzeņus bagātīgi, katru dienu apēdiet 1 līdz 2 augļu porcijām. Dzeriet daudz ūdens visas dienas garumā, lietojiet pienu un tā produktus 2 reizes dienā, priekšroku dodiet olīveļai ēdiena gatavošanai un garšas uzlabošanai, izvairieties no pārmērīga sāls un cukura patēriņa. Iekļaujiet galvenajās ēdienreizēs zivis vismaz 2 reizes nedēļā, kaltētus un svaigus pākšaugus vairāk nekā 2 reizes nedēļā un sarkano gaļu 1 līdz 2 reizes nedēļā. Nelielos daudzumos lietojiet olīvas, valriekstus un mandeles, kaltētas vīģes, lupīnas un sēklas. Mēreni lietojiet vīnu un vai alu un dariet to tikai galvenajās ēdienreizēs. Paldies!